Šodien es tiekos ar izcilu Latvijas sportistu, kurš Latvijas vārdu nes visā plašajā pasaulē. Sveiks, Ēner! Čau! Kādas 3 lietas ieteikti jauniešiem, lai viņi spētu sasniegt labus rezultātus sportā? Pirmkārt, jābūt čakliem, cītīgi jānāk uz treniņiem, jāievēro režīms, pareizā dieta. Un atkal šitas viss apkopo gribēšana. Ja būs gribēšana, cilvēks izdarīs visu, ja viņš ļoti grib, lai sasniegtu kaut ko. Pašupurēšanās tas ir, jo ja mēs ievēram spēcīgu diētu, un tieši pirms sacensības ir galvenā posma, tad ir režīms, ka tur jāiet gulēt 10, lai tu 6 varētu pamosties, lai tu iet uz treniņu jau svaigs. Tā kā tur dzelžaina disciplīna un kā kaut kur pašupurēšanās, tev iznāk mazāk laiks ar draugiem pasaidēt kaut kur. Saki, lūdzu, cik gadu vecumā tu sāki nodarboties ar bodybuilding un kad bija tavs pirmās profesionālas sacensības? Es principā ļoti vēl sāku nodarboties. Man jau bija 25 gadi, jo ar sportistu nodarbojos visu mūžu, sākot jau no 6-7 gadu vecuma. Es hokeju spēlēju, pēc tam boksu. Un tā sanāca, ka es pievērsos bodybuildingam, bet man jau bija 25 gadi. Tā kā tas ir, principā tas jau ir pa vecs, lai nopietni kaut kur kāpt virsotnēs, bet man nedaudz sanāk. Par sporta kluba Reaktors, kuram tu no paša sākuma jau esi bijis kā tēvs, ko šis sporta klubs reāli nozīmēja tavā dzīvē? Principā Reaktorā man sākās visi tie lielākie panākumi, jo tur bija radīti visi apstākļi. Pie kluba izveidošanās es ņēmu lielu dalību. Man ieteikumi, kā veidot trenažierus, kā zālē apmēram jāizskatās, kā jājūtās cilvēkam. Un tad mēs izveidojam tādu sporta klubu, ne tikai kā klubu, bet drīzāk vieta, kur cilvēki varēs satikties. Pie mums jau nāca biznesa lietās, apsēdās kafiju, padzēra, aprunājās, studenti vai nāca un tur mācījās, un visu laiku bija tāda vieta, ka labi jutās. Un es uzskatu, ka tā ir zāle, zāļu karalis vai zāļu karalis, jo tā bija vieta, ka nāca no visiem klubiem, kas bija tajā laikā pie mums un ļoti patika. Un bija tāda sajūta, ko var salīdzināt, ka ticīgi iet uz baznīcu. Un tas es it kā nācu uz Reaktoru, tas savu veidu uz baznīcu. Cilvēks nāca uzlādēties, uzņemt enerģiju, varbūt pažēloties par dzīvi, pastāstīt. Un tā ļoti vieta bija, ka tur mums nāca ļoti daudz klienti. No sākumā mums bija, ka mums strādāja meitenes kā recepšana, bija, kad 2 meitenes strādāja vienlaicīgi un rinda stāvēja. Un kā es ir teicu, Reaktorā tieši, kad tur, lai cilvēks justos labi, jāpiegriež uzmanību jebkuram sīkumam, jebkuram momentam. Man pamatdoma bija, ka zālē jābūt diezgan augstiem griestiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs ieejam, tu īpaši negribētu trenēties, piemēram, zemūdenē, pareizi? Protams, ka jā. Un ja cilvēks atnāk augsti griezti, pirmkārt viņam liekas, ka svaigs gaiss, un viņš jūt to vietu, ka viņš var izaugt. Ar ko atšķirās sporta zāles apmeklētāji pirms 15 gadiem un tagad? Tā īpaši ar ko atšķirās. Paņemsim vēl agrāk, 20, 25 gadu atpakaļ, kad praktiski tie cilvēki, kas apmeklēja zāli, pat 80%, varbūt pat 90%, visi piedalījās sacensībās. Tagad tieši otrādīgi, ja sacensībās piedalās varbūt 0,00% no to apmeklētāju, jo apmeklētāju skaits ir daudz vairāk. Tagad tie sporta klubi Rīgā ir, es pat nezinu, cik viņi ir, 100 varbūt, ja ne vairāk. Cilvēki apmeklē 1000 zāles, bet tīri kāpt uz skatuves vairs ir ļoti maz. Principā to atšķirās. Es gribētu teikt, ka varbūt cilvēki palikuši slinkāk, jo bodybuildings tas ir smags darbs, to nevar sasniegt vienā gadā. Tur sūri jāstrādā. Kaut gan tagad dažiem iznāk it kā ātrāk sasniegt rezultātu, jo tagad tās kategorijas it kā radīts vieglākas. Ja ņem sievietes, kas uzstājās kleitās, fit modelis, tur, ja tu
skaists seja, figūra, dabiskās proporcijas, uzvelk kleitu, jau tāpat vinnē tur. Dažādas nianses. Jo agrāk tikai bija tīri bodybuildings, tīri, kā saka, tev vajadzēja dzelzs un vajadzēja trenēties. Ja es pirmo reizi kļuvu par Eiropas čempionu pēc 15 gadu treniņiem, citi jau atnāk un jau aizgājuši un beiguši savus aktivitātes sporta gaitas, jo visi grib, ka tur 2 gadu patrenējās maksimums, tur 3 varbūt jau jābūt lieliem rezultātiem. Agrāk tā nebija un tagad cilvēki to it kā negrib ilgāk cīnīties. Kaut gan tagad vieglāk, jo tagad ir informācija, tu momentā dabūt informāciju par, kas notiek pasaulē, par metodiku treniņu, tikai spied pogu un skaties ar visā. Bet es teikšu, jebkurā gadījumā pašam jāaiziet cauri, jo cilvēki nav vienādi, katrs ir savādāks. Vienam der, tas otram varbūt galīgi neder. Un šeit jābūt, kā saka, jāpiedomā klāt, kā, bet uztrenēties tagad ir vieglāk. Tagad ir viss. Proteīns, trenažieri, mēs tur trenējamies ar ķēdēm, ar dzelzs šitām sliedēm un tam līdzīgi. Ēdam tur, es nezinu, speciāli braucam uz ķekavu, tur pa blatiem, ja kāds zina, kas ir vārds blats, tas ir pazīšanās, pirkam no ķekavas broileriem šķidrumu, ko viņi ēd, lai pamtu, un tas bija tāds ļoti riebīgs zaļš šķidrums, ka tur kā izdzer gandrīz vai nāca vēmiets ārā, bet bija pārliecināti, ka to jādzer. Ēdam sojas proteīnu, ko liek iekšā desās no gaļas kombināta, kur cits zēni nesa. Tā jau viss ir. Jebkurā veikalā vai pa internetu pasūta, tev pienes klāt, ir metodiki, pienes klāt, ir grīma un tam līdzīgi. Mēs, kā sākam, mēs jau likam grīmu, pašu vārīju grīmu, un tas bija ohra. Ja jūs nezināt, kas ir ohra, tā ir sienas krāsa. Sienas krāsa, likam vazelīnu uz gāzes plīts maisiem, pēc tam smērējām virsū. Un es kā gāju pirmajos mačos, lai pirktu pelbiks, lai startētu, jā. Kā nopirkt, taču nebija, tad bija, semēks, jā. Kaut kā jāiet no situācijas ar. Ko darīt? Bija jāiet uz sieviešu nodalījumu un pirkt sieviešu pelkastīm tur. Un te es tur it kā mērīju, un pēc tam man pārdevēja prasīja, vai jūs augšņi arī ņemsiet? Vēl nē. Tas ir bijis tāds kurios, un tad bija agrāk, kad vairāk vai mazāk bija deficīts, un bija tāds kaut kas līdzīgs proteīnam empits. Tas ir bērnu putriņš, zīdaiņu putriņš. Un tas, kad bija deficīts, tur vienmēr liels rindas bija. Un šad tad es tur stāvēju pirku, un es jau, protams, neņēmu tur 1 paciņu, bet ņēmu kāds 20 paciņus, un pārdevējs tur man tur ieraudzījuši, un kārtu reiz prasa, ķets, malaģets, viņi domā, ka man tur 20 bēdi mājās, un es tās putriņas pērku, un, tam visam ir iet cauri, un... Tu minēji, kad meitenēm bija atvieglojumi šajā te bodybuildingā šobrīd, vai zēniem arī kāda atvieglojumi ir? Tādā veidā, kad daudz vieglāk sasniegt rezultāti ir. Jo parādās tādas kategorijas, jo bodybuilding pasauli saprot, kad vajag, lai vairāk nāk un startē. Un ja cilvēki, piemēram, paliek slinkāki, veido tādas kategorijas, ka ir vieglāk it kā sasniegt tur. Respektīvi, pat tagad aizgājis, ka es pat īsti nezinu, kā saucās, kad cilvēki iziet uz skatuves, un viņi ir džinsās, žaketē, tikai presīt, tā kā izteikti modeļi, teiksim. Bet manā uztverē tas vairs nav. Tas, kā saka, cukurūdens, tur te nopietni jāstrādā. Vai arī body fitness, tur smukas, skaistas meitenes, bet tās nav kultūrists vai klasiskā nozīmē. Kaut gan tieši kultūrists jau aizgāja bišķi pa tālu. Viņi jau kļuva par miniatūru vīriešiem, es atvainojos par mutantiņiem jau tā. Un tas nav sievišķīgums nav, un tas nav skaistums, tur es piekrītu. Bet, ja cilvēks tam ir ziedojis kāds 20 gadus dzīves, un viņš ir izveidojis, atvainojos par tādu maziņu krokodilīti, nav kur likties. Tāpat jāturpina jāstrādā. Tas ir tiešām smags darbs, tās ir diētas un tam līdzīgs. Tur bišķi pagorīties kleitai daudz vieglāks. Ja tev Dieviņš ir devis, tev seiņa smuka, figūri, kā saka, dubsīts kā persiks, nemaz nav jānāk uz zāli un uzvelc to kleitu smuko, viss kārtībā. Un pasaules čempioni. Man ir bijis moments, kad es braucu uz Eiropas čempionātu, meitene brauc līdzi uz Spāniju, un es prasu, kā gatavošanās, kur kā. Viņi saka, es pēdējā mēnesī biju 2 reizes zālē. Es saku, ko? Tad man vajadzēja pamācīties, kā pareizi staigāt, vajadzēja to kleitu šūt. Un tu saproti, ka tu 2 reizes dienā trenēji, sēž uz vietas, jok prātā, un aizbrauc un paliek kaut kādā entā vietā, viņi paliek kādā dabona medaļa.
Ir kā ir. Bet, cepuri noskat, ka jebkur nodarbošanās tas jau ir plusi. Un tāpēc, ka arī cilvēks nāk, ja viņi kaut vai atnāk 2 reizes mēnesī uz zāli, tas jau ir plusi. Bet, pa lielam, ja mēs salīdzinām, jā. Mūsdienās daļai jauniešu trūkst motivācijas. Ko tu ieteiktu viņiem darīt? Kā atrast motivāciju un uzsākt treniņu sporta zālē? Manā uztverē pats galvenais ir griba. Ja būs griba, tā būs motivācija. Bet motivācija katram cilvēkam ir teiksim, sava. Cits grib patikt meitenēm, cits grib palikt stiprāks vienkārši. Cits varbūt ir jaunāks puišs, varbūt pagalmā apbiž, jo viņš grib stiprāks kļūt. Tā kā pats galvenais ir gribēt, un tad būs motivācija. Saki lūdzu, kas ir jāņem vērā tiem 40 gadniekiem, kuri grib uzsākt treniņu sporta zālē un kuri jau trenējās? Pirmkārt, pats galvenais atnāk uz to sporta zāli. Un, ja cilvēks nekad nav nodarbojies, viņam vajadzētu griezties pie trenera un palūgt padomi. Jo, ja atnāk un tu galīgi neko nezini, tu tur nedod Dievs paķers par lielu svaru, būs par daudz liela intensitāte, vienkārši tu ātri nomocīs sev un pēc pāris nedēļiem tu vairs neko negribēsi darīt, labākā gadījumā. Un sliktākā tu vari spēcīgi satraumēties. Tāpēc es vienmēr iesaku, vajadzētu griezties pie trenera, droši pajautāt. Vai sliktākā gadījumā paskatīties uz tādu, vairāk vai mazāk trenētu cilvēku un pajautāt, varbūt viņš pateiks kaut kādu priekšā. Bet uz savas galvas tur mēģināt kaut ko, tur ieraugt kaut kādu hanteli, ķert, kur lielāki ir. Un nevajag skatīties, ja cilvēks, kas ir bijis fiziski attīstībā mazāk, strādā lielākiem svariem, un ja tu esi kā vairāk attīstīts, nevajag ķert lielāku svaru. Katram cilvēkam tas ir, ja vienam tas ir liels svars, otram tas ir mazs svars. Un galvenais tā ir kvalitāte, tehniskais izpildījums. Vai jums ir pieredze, kad 40 gadnieki prot izmantot savu brīvo laiku un atrod laiku sporta zālē? Kā es teicu, tie, kas grib, vienmēr atradīs laiku. Un, principā, diezgan daudz cilvēku nāk, neskatoties ar to, ka ir mazi bērni. Pēc savas pieredzes var pateikt, ka arī nāk mammiņa ar zīdainīti, noliek tur maliņā, un māte nodarbojas ar fiskultūru, teiksim, mazais bērniņš, čitreiz tur pačīgs, viņi no kā bejā, tur aiziet, tur bija šī, kā saka, pašūpina. Ir tā, kā ģimene nāk, bet nāk no sākuma māte, pēc tam vīrs vai otrādīgi, jo maz bērni mājās. Tā, ka es uzskatu, kas grib, tas vienmēr atradīs. Man ir bijuši gadiem, kad cilvēki brauc arī pusdienas laikā uz sporta zāli ar taksometru. Un tā kā es saku, kas gribēs, tas vienmēr atradīs, un to nevajag baidīties. Ka no sākuma cilvēki saka, ka viņi agrāk nevar atnākt, jo tur tas, galvenais ir sākt. Un pēc tam mēs laikā sadalām un precīzi varam atnākt un izmantot. Kā es vienmēr teikšu, ja, ka galvenais ir gribēšana. Viss pastāv uz mums gribu. Ja mēs gribam nākt uz zāli, tad mēs nāksim. Ja mēs negribēsim, tur tā kā bērniem, citi nāk arī bērniem. Bērni arī trenējās. Citos sporta klubos ir bērnu istabiņi, kur var rotaļāties un tam līdzīgi. Sliktākā gadījumā, ja atnāk ar mazu bērnu, viņam tur paliek garlaicīgi, tad meitenes no recepšanas pasēž tur, aprunājās, paspēlē ar tiem bērniem. Tā kā noteikti jāiet vienalga, ka nevajag tur teikt, ka man tur mājās govs jāslauc, es runāju pa laukiem, bet jānāk un jātrenējās. Starp citu, sporta zāles jau tagad, es ne par tām goviem kāpēc pieminēju, ja, ka tagad tas tīkls tik liels, ka arī laukos ir sporta zāles un tiešām ir sievietes, kas strādā ar lopiem, ja, un arī, kā saka, no fermas atnāk uz sporta zālī. Tā kā, galvenais ir gribēt, un tieši par to sievieti, ko es iedomājos, ja, viņai 5 bērni. Jūs esat viens no Latvijas ikonām. Ko jūs ieteiktu vai novēlētu Latvijas tautai? Pats galvenais mums nepadoties, ja? Un mēs esam ļoti stipra nācija. Un, lai būtu vēl stiprāk, mums vajadzētu rūpēties nedaudz vairāk par savu veselību. Jo veselība tas ir pamats. Ja nebūs veselība, tad mums nekas nebūs. Protams, vēl ir vajadzīga veiksme. Tā kā novēlu būt aktīvākiem, nākt uz sporta nodarbībām. Vienalga, vai tu iet uz baseinu, vai tu uz krosiņu skrien, vai uz sporta zāli. Tā kā būsim čakli un nāksim un apmeklēsim sporta nodarbības. Paldies!